Sveicināti, kungi, dāmas un biedri! Mani sauc Aldis. Un mani sauc Ruta. Mēs pārvedājam kravas pa Kanādu. Un Amerikas Savienotajām valstīm. Priecīgu skatīšanos! Patīkamu skatīšanos! Pirms 10 gadiem pasūtīju šādu te numurzīmi. Tajā laikā viņi maksāja $30. Tātad mēs varam pasūtīt, kāds numurzīmes mēs gribam. Un numurzīme vienmēr paliek pie īpašnieka, nevis pie mašīnas. Arī parastās numurzīmes paliek pie īpašnieka un nevis pie mašīnas. Kāpēc mums viņa līdzi? To jūs redzēsiet video otrā pusē. Tas uzraksta Aldis un Ruta ar sirsniņu. Tas tur nav oriģināli, bet to es pierakstīju tā, lai būtu atmiņas par to, kas tur ir bijis un kāpēc. Sveicināti, kungi, dāmas un biedri! 27. janvāris, 26. gads, kā nu solīts, te nu lūk ir tā slavenā armijas krava. Protams, nekas te īpaši tāds nav. Vienkārši konteiners. 20 pēdu konteiners un viens pick-up traks. Ford F250. Jā, kādreiz mēs vedām kaut ko tādu interesantu, ko varēja pašaudīties vai kaut kas tāds. Šeit lūk ir vienkārši parasta tehnika. Jā, pastāstīšu pēc tam vēlāk par to, kas un kā tur notiekās. Tālāk tas izskatās uz kartes. Brauciena garums ir 3145 km vai 34 stundas. Tas aizņems apmēram pilnas 3 dienas. Noteikti mēs piekdien pēcpusdienā, ja nebūs kaut kāda pārsteiguma laikapstākļiem, būsim galā. Uz kartes izskatās tātad, ja mēs paņemam visu Kanādu, tad tas izskatās lūk šādi te. Un tad var redzēt, ja mēs palielinām tuvāk, tad mūsu māja ir kaut kur šeit, 250 km no šīs te vietas. Tad šī vieta atrodas Saskačevanas un Albertas robežas. Tad mēs izbraucam cauri Albertai, cauri British Kolumbijai, cauri Yukonai un augšā uz Aļasku. Tātad Aļaskā izskatās lūk šādi te. Anchorage ir galvaspilsēta Aļaskai, un te ir Fairbanks, ja, blakus Fairbanksam tur ir, tur viss tā kā armijas nodaļa, armijas bāze, un tur mēs arī piegādāsim kravu. Filmēt, jā, neko tur armijas bāzē nevar. Šoreiz mums bija kaut kādā angārā, mūs iedzina iekšā, un armijnieki stāvēja blakus visu laiku un skatījās, kamēr mēs tur lādējām. Tā kā filmēšana nekāda nebija. Redzēs, skatīsies pa ceļam, kas tur būs. Vai būs kaut kas interesants vai nebūs. Un tad es pastāstīšu varbūt sīkāk par kravu. Tā kā jau jūs redzējat Fords F250 un konteiners. Pirmās 4 stundas nobrauktas apstājāmies vietā ar nosaukumu White Court. Tulkojumā sanāktu baltā tiesa. Jā, apstājāmies Flying J-ā benzīntankā, lai aiziet dušā, jo pēc tam tur īsti nebūs vairs tādas, lepnības kā normālas dušas. Protams, tur būs, bet ne šitik lepnas kā šeit ir. Runājot par vietu nosaukumiem, tas ir bišķiņi īstenībā varbūt pat smieklīgi, jo pēc tam mēs brauksim cauri Yukonā, brauksim vietai, kuras nosaukums būs White Horse, baltais zirgs. Un starp citu, jā, no mājām uz šejieni mēs braucām pakaļ kravai, teiksim tā, pa ceļu ar nosaukumu Lielceļš ar numuru 16, bet vēl viņu sauc uz zīmēm rakstīts Yellowhead Highway. Tātad tulkojumā sanāk dzeltenās galvas Lielceļš. Arī bišķiņ mazliet tā kā, es nezinu, kas tas būtu, rasisms vai kas. Tad mūsu provincē ir vietas nosaukums Mūžģā, un tulkojot sanāk Aļņa žoklis. Tad štajā te Northwest teritorijās augšā ziemeļos, jā, ir vieta ar nosaukumu Yellow Knife, dzeltenais nazis. Un jā, un Kanādā īstenībā ļoti, ļoti daudz dažādas. Ko tad? Tu pirki mašīnu Indian Head. Jā, un es pirku mašīnu, mans Volvo, jā, bija pirmais melnais, kas man bija. To es pirku vieta arī mūsu provincē. Vietas nosaukums bija Indian Head, tātad indiāņa galva. Kas to zina, kādas vēl ekstremitātes viņi tie ir iedēvējuši vietām, jā. Bet, jā, Kanādā ir visādas dažādas tādas nosaukumi, kas liekas bišķiņ jocīgi, bet, kā ir, tā ir.
Mēs labi šokar vēl nobrauksim no mazu brītiņu, un tad metīsimies mierā. Un te jau redzēs, ko rītdien mums atnesīs. Jā, tur nāk pats galvenais darbinieks. Jā, visa diena gandrīz nobraukta. Kāds 8 stundas šeit nobraukts, jā. Jā. Ko tu izdarīji mūsu krāpā? Jā, pa dienu bija tā bija plusos, bija līdz +6 grādiem, un tagad ir jau -7 grādi. Nē, es atvainojos, -13 grādi. Es parādīšu par konteineru. Konteineru svars bija 10 000 paundi, ja 10 ar kapekām kaut kas. Jā, 10,5. Tātad, kāpēc tik daudz ķēdes un siksnas? Tātad ķēdes vien ir priekš 20 000 paundi, vai mārciņi, kā pareizi jāsaka, un siksnas vēl ir 15 000. Jā, kā es iepriekš esmu minējis, tas likums par to, ja tev konteineri iekšā kaut viena sarkociņa kastīte, ja viņš nav pilnībā tukšs, 4 stūros jābūt ķēdēm. Lūk, šāda te ķēdes ir šeit, no abiem stūriem. Un visieteicamāk likt krustā viņas, protams, citreiz ir tā, ka tur nav iespēja likt krustā, ka tu liec uz sāniem kaut kā, un te rekur ir no aizmūžas, tāpat tās. Vai lukturīši jānotīra, lukturi netīra, tātad mēs turpināsim tāpatās vēl braukt. Tā, šitos te ātri notīrīsim nost. Tā, ka mūs neredzēs neviens. Uzbrauks mums virsū. Jā, tātad šī ir pēdējā vieta, kur ir pieejama zona telefonam, telefonu sakariem, vai ne, internets. Tad uz to pusi atpakaļ, tad uz dienvidiem būs, kā to vietu sauca? Fort Nelson, jā, tas bija 70 km no šejienes. Pēdējais tas kadriņš, kur mēs braucam augšā kalnā, tas bija apmēram 10 km garš. Brauciens sākām ar 400 metriem virs jūras līmeņa, un tagad mēs esam 1000, bišķiņ pār 1000 metriem, jā, virs jūras līmeņa. Un tagad uz šo pusi iet uz ziemeļiem. Te ir 60 paralēla, cik kaut kādi 400 metri, pēc mašīnā paskatīsimies, kā tur, cik tur tie metri ir. Kur tas ir, es atvainojos, kilometri. Tad uz to pusi tagad mums būs apmēram apaļiem cipariem runājot, man liekas 5 stundas. Brauksim vienkārši bez telefona sakariem, bez interneta, bez civilizācijas. Būs tur pāris benzīna tanka pa ceļam. Jā, benzīna tanka pāris, būs ēstuvis, būs pāris. Kā arī elektriskās mašīnas tur var uzlādēt pa ceļam visu šo te ceļu posmu, tie ir lādētāji arī. Nu, un tad tur var ir iespēja paņemt šitos te, paņemt internetu, bezvadu internetu, vai kā Wi-Fi, jā, samaksāt. Tur ir iespēja, bet tā, kā telefona sakar, būs 0. Tā es esmu nosols. Jā, ir kur labierīcības, gan sausās, bet ir visiem saules paneļiem, tur gaisma deg un, jā, lai naktī nav tums, jā, te izgaismots, tur te latārnas ir. Tā kaut kā ir, ka tas skata punkts ir aiziet līdz tam. Es pat nezinu, kas tur rakstīts. Un kā tur starpība? Aiziesim apstīsimies. Tur kaut kas brauc augšā kalnā, dzirdi? Mums jāmūk, mums tas ar Pīterbiltu kantainām mums zenās pakaļ. Rītā būs stāsts ar Pīterbiltu šoferi. Es negribu nevienu aizvainot, jā, bet izstāstīšu. Ui! Jā, nu ko te jau nav ko redzēt, jā. Tā jau tur ir skaisti. Jā, tur ir skaisti, jā. Skaisti, jā. Protams, jā. Nu, kalns īsti, jā. Kalni pagad uz otru pusi. Jā, kalni būs, daudz kalni būs pa ceļam. Tagad sākās kalnainais apvidus. Jā. Viņam atpakaļ uz mašīnu, ko
Jāturpina braukt, jo te mums no aizmugures brauc oversize, tātad platās kravas. Ar pavadoņiem, jo tiem tu iesprūsti aizmugurē, tad ir problēma, jā. Jo šeit, diemžēl, nav apdzīšanas joslas baigi populārs, par cik tas satiksme maza, kā jau, protams, uz Aļos, kad neviens te daudz nebrauc. Tad šī brekčakērija, jā, viss te brauc iekšā. Pārbaudīt ķipa bremzes, kad tev strādā, ka tu var apstāties, jo pēc tam būs liels garš kalns lejā. Tālāk iekāpsim mašīnā, tā apstīsimies kartē, kāds ir viss izskatās. Es esmu nosalis. Tātad tas karsts izskatās šādi, re, kur mūsu punktiņš ir. Un kur ir Vacolnlaiks, tātad būs nākošā vieta, kur būs civilizācija, būs zona, kur es piezvanītu kādam. Tā, kāpēc man neparādās kilometri, arī kur ir 5 stundas, tad 5,5 stundas vai 432 kilometri. Protams, reāli dzīvē tu var nobraukt ātrāk, un mēs arī to izdarīsim. Jo tas skaitās ātrumu ierobežojums ar parku 80, bet, protams, neviens nebraukt uz 80, tā kā. Un visā visumā tas karte izstās šādi te. Lai var redzēt. Tad 60. paralēli re, kur ir šitien te. Un tad mēs tur šausim pāri, tur būs Vacolnlaiks. 29. janvāra rīts. Vakarā iebraucām parka teritorijā. To, ko es teicu, kur nav telefonam zonas. Es jau nebiju cerējis tikt viņam cauri. Tā arī ir. Cauri arī netikām, parasti es te nekad nebraucu. Pa nakti iekšā, es palieku augšā kalnā, pa nakti, un rīti sāku braukt. Vakarā mēs atbraucām kaut kādos 8:30 vakarā vai šeit. Un kā redzams, tagad ir, cik tagad bija pulkstenis, tagad arī ir 8:30 pēc mājas laika, nu vēl joprojām melna tumsa. Ceļi bija vietām ļoti slideni. Ja es teicu, parasti var izbraukt ātrāk šo posmu nekā Google rāda, tad šajā reizē tas tā nebūs, jo vietām tiešām bija tā, ka šās te sniegs uz ceļa, ja, pat nebija normāli, nekur nekas nokaisīts, un viņiem tie šaurie mazie asie līkumiņi tur ir ar pilnīgi nepareizām virāžām, tā kā, nevis tev ir, ka tev tur līkumā iekšā, bet ar slīpumu uz ārpusi, tā kā, lai tu slīdi nost. Tā bija pāris reizes, kur mazliet ieslīdēja, bet nebija nekas briesmīgs tāds. Neko, te vēl 2 mašīnas pa nakti palikušas. Brauks tālāk, redzēs, ko šodien rādīs. Tātad viens no iemesliem, kāpēc nav forši braukt šeit pa nakti, jo šeit jau tā jau ir maza satiksme dienas laikā. Tad naktī tā satiksme ir vēl mazāka. Un, ja tev kaut kas pa ceļam notiekās, tad tu esi viens pats un var citreiz gaidīt vairākas stundas, jo ļoti daudz šoferi izvēlās nebraukt caur šejienu pa nakti. Ir, protams, kāds, kas brauc, bet ļoti reti. Un nākošā lielā bīstamība dzīvnieki. Tad šeit ļoti daudz ir bizoņi. Mēs vakardien naktī, pirms mēs stājāmies nost, mēs redzējām bāro bizoņiem, bet tie bija ceļa malā, viņi nebija uz ceļa. Bet bieži vien vienkārši viņi iznāk uz ceļa, nobloķē visu ceļu, un bars ir tāds, ka tur ir 20, 30, 40, 50. Pārsvarā viņi ceļo pa bariem milzīgiem. Un tad bija pāri šitie tie aļņi vēl, kas bija, jā, pāris aļņi, kas bija uz ceļa izskrējuši ārā. Bet par cik ātrums, mēs neturam lielu ātrumu, tad mēs vienmēr paspējam savākties, sabremzēties. Kaut gan te viss arī sniegs un ledus. Tā kaut kā, jā, pēc apmēram cik 2 stundām mēs būsim Vacolnlaikā. Jā, man liekas 2 stundām, tad mums būs beidzot telefonu sakari, internet sakari, būsim civilizācijā. Tā kaut kā. Tā ir, ka mums kaut kas sagaida. Izstāst, ka tie ir ziemeļbrieži. Viens jau stāv ceļa malā, bolās. Cerams, ka viņi neskries atpakaļ ārā uz ceļu. Tālāk esam šķērsojuši 60. paralēli, kā redzēt, svaru māja vaļā, jābrauc iekšā.
Tā kā Yukona nepiedalās IFTAS programmā, kas ir saistīts ar ceļa nodokli, kas tika iekļauts degvielas cenā iekšā, tad mums šeit vienmēr ir jāmaksā, jāstājās svaros un jāiet iekšā jāmaksā ceļa nodoklis, tātad ar kravu parasti tas ir, ja nemaldos, bija $120 vai $130, un tukšā bija $30 vai kaut kas tāds. Tā kā redzēs to, kas te būs, te reku viens džeks ar vienu piekabi attāķējis, viņš taču ir iebuksējis, viņš nav varējis tikt ārā. Tad atvieno vienu nost, vai arī vienam inspekcijas gājis, vai nezinu, redzēs, kas te būs. Ja te viņi arī bieži ir inspekcijas taisa. Mums it kā jau divas pēc kārtas ir bijušas, tā kā nevajadzētu būt nekādām baigiem pārsteigumiem. Tātad mēs beidzot esam ārā no parka izbraukuši, kas bija 5 kaut kādas plus stundas, bez zonas, bez nekā. Tagad to viņi redzēsim, kas te būs. Tā. Mums saka, mums ir jāapstājās, ja? Tā, apstāsimies. Ok, mums dod zaļo gaismu. Nevis zaļo, bet zeltinot tāda 5800 rupi rēķinot priekšējās. Pakaļjās 10,800, tas viss kilogramos. Un šī piekabei būs 9,300. Tātad jānes iekšā papīri un jāsamaksā atļauja. Ceļa nodoklis tā sacīt jāsaka. Viņi rēķina pēc kilometriem, teiksim, ja mēs braucam cauri vienkārši Zaļasku, nekur nost negriežamies, tad tur jau ir standarta cena. Tā arī būs šajā gadījumā. Tā, ko esam iekšā? Tālāk, nezinu, kamerā var redzēt, nevar redzēt, kā mēs tuvojamies. Varbūt jūs jau sākat saprast, kāpēc man ir līdzi mana numurzīme. Tātad šī ir slavena vieta. Kā tā vieta saucās? Kā viņa bija nosaka? Numurzīme. Numurzīme mešs, jā. Tātad, vairāk 80,000 numurzīmes. Šo tradīciju iesāka 1942. gadā. Darbinieks no Illinois, kas būvēja Aļaskas lielceļu, uzlika numurzīmi. Un tā šeit tagad ir, tu jau pieminēji, ap 80,000 numurzīmi, vairāk kā 80,000 numurzīmi, kā redzēt. Jā, no visas pasaules. Mēs te esam vairākas reizes staigājuši, un es nekad neesmu atradis nevienu Latvijas numurzīmi, Kanādas numurzīmes te ir. Bet tad es tā izdomāju, ka, labi, jā, man nav latviešu numurzīmes, bet man ir šāda te Latvija, ko es nopirku, kā jau es teicu, pirms 10 gadiem. Man ir divas tādas zīmes, Latvija 1, Latvija 2. Viena no Latvijas 1 zīmēm atrodas Latvijā, ko es iedevu savam draugam, kura draugs savukārt kolekcionē numurzīmes. Tā aizceļoju uz Latviju, un tad Latvija 2 būs šeit kaut kur piestiprināta. Tik jāizdomā, kurā vietā lai piestiprina. Viss ir baigais sniegs. Vajadzēja, nekur polski no Eiropas ir diezgan daudz. Reku Saskačevana zīme ir. Reku mūsējā ir, mūsu čomitī bijuši. Jā, Manitovas. Jā, bet tur nav vietas. Es varētu labprāt pielikt saviešu tā te blakus, vai ne? Jā, te ir sniegs, jā, kā redzēt. Labi. Reku tur vēl viena Saskačevana zīme tālāk ir. Reku ir poļu. Te bija no Eiropas. Jā, tur vāciešu zīmes, jā. Dānija, reku ir, man liekas, Dānija. Tā, bet mēs mazliet pievilksim klāt. Jā. Varbūt aiziet no ceļa puses uzlikt. Reku Francijas zīme ir, jā. Reku taista priekšā Francijas. Francijas numuru zīme. Nē, F, reku ir F burtiņš. Redzi? Pa labi. Reku ir D. Jā, un tur ir D burtiņš. Es to nemaz neredzēju. Jā, te var redzēt, cik biezs sniegs, kur tur rutiņa aizstām. Es domāju, ka es tev izstaigātu.
Nē, jā, es nokritīšu, tur nogāzīšos, būšu beigts. Varbūt bija jāiet no ceļa puses, tur likt kaut kur. Jā, rūt uzkāp kokā. Jā, es nevaru, tur John Deers kaut kāds. Labi, pameklēsim, kur mēs varam uzlikt. Jā, es nezinu, var redzēt, nevar redzēt, bet reka līdz ceļgaliem iekšā. Tā, kur man ir kāja, jā. Līdz ceļgaliem ieskrit cauri sniegā. Rutiņa reka mani gaida, virs sniega. Es tik tā nevaru aiziet. Labi, iesim varbūt apkārt, kur ir sniegs iztīrīts. Tā, nu lūk, pēc cik te pusstundas vazāšanās atradām vietu pašā pie pašas ieejas. Es tev Rutiņ parādīšu te, ka jūs braucat pa Aļaskas lielceļu, jā. Tā tad reku te iet Aļaskas lielceļš. Tad tajā pusē, no tās puses ir dienvidi. Un te lūk aiziet uz ziemeļiem. Tad te malā stāvlaukums ar miskastēm te padās un galvenā ieeja no ceļa puses šajā parkā, kā rakstīts, tātad pasaulē slavenākais. Tur parks vienalga. Te var redzēt. Jā. Jā. Tātad rekur var redzēt visādi numuri. DA, DD, BZB. Protams, pats slavenākais numurs. Jā. Ar kuru tiek pārstāvētas 2 valstis vienlaicīgi. Latvija 2 un Saskatchewan, Kanada. Vai ne? 2 valstis. 2 valstis vienlaicīgi, jā, nevienam tāds. Jā, Saskatchewan ir 10 reizes lielāk pa Latviju. Jā. Tad kāpēc man nav Latvija? Tāpēc, ka Latvijas numurs nebija pieejams ar jēburtu. Vienkārši Latvija. Mans draugs jau bija paņēmis tādu numuru. Tā kā man pieder, jā, Latvija 1 un Latvija 2. $30 numurzīme. Ar šo te burīgu uzrakstu, to es pats. Jā, to es pats zīmēju, ļoti smuki izstāsta, ne? Tā kā jā, misija izpildīta. Cik reizes pa visiem gadiem 20-30 reizes brauks garām, vienmēr domās, varētu pielikt, bet nav Latvijas numurzīmes, vai ne? Un tad es domāju, mēs šitās numurzīmes neizmantojam, kāpēc, lai nepieliktu. Gan Kanādas numurzīme, bet Latvijas nosaukuma. Numurzīmes misija ir izpildīta. Watson Lakes ir pamests, tātad tā bija pirmā vieta, iebraucot Yukonā, pārbraucot pāri 60 paralēlai uz ziemeļiem, kur bija civilizācija. Miestiņš ir maziņš, es nezinu, cik tur iedzīvotāji, bet nav nekas. Tur ir pāris restorāni, pāris veikaliņi, tur blakus bija, kur mums mašīna stāvēja stāvlaukumā. Tur bija normāli izmērā veikals ar dažādām precēm, ēdieniem, dzērieniem arī atspirdzinošiem un sadzīves precēm, kā arī tur bija ēdnīca, kur tiek taisīta ēdienas turpat uz vietas. Bija arī, ja nemaldos, kur veļu mazgāt, un bija arī dušas, man liekas, varēja dabūt. Es nezinu, vai dušas bija vai ne, vienalga. Jā, man liekas, jā, ka tur viss, jā, protams, tur ir pārsvarā laikam dzīvo indiāņi, bet tā ir tāda pirmā vieta, kur iebraucot Yukonā ir civilizācija. Telefona un interneta pārklājums tur ir apmēram, 3 kilometri ārpus tā miesta robežām viss izbeidzās. Tagad, protams, mums atkal nav ne interneta, ne telefona sakari, bet mēs braucam uz nākošo vietu, kas bija apmēram, cik bija ruta 300 kilometri vai 250 kilometri. Katrā ziņā, jā, man liekas, 250 kilometri varētu būt, vai bišķiņ vairāk. Tātad no Watsona Leka braucot tālāk uz Aļaskas pusi būs vieta ar nosaukumu Teslina. Nekāda sakara Teslām tur nav, tur nevienas Teslas nav, bet vietas nosaukums tāds ir. Tur arī tas ir indiāņu miests, tas ir vēl mazāks. Tur vispār, man tā liekas, 2 ēstuves katrā ceļa pusē, arī benzīntaks katrā ceļa pusē ir. Tas arī laikam viss. Un, protams, tur ir tie iedzīvotāji vietēji, ja, kurus sauc pie indiāņiem, kurus tā nedrīkst saukt šeit. Tā viņi jāsaka ir par native, ja? Jā, pirmie iedzīvotāji. Jā, tu nedrīkst te iet un teikt hello Indiana. Tas nesot smuki pieklājīgi. Bet vienalga, jā, tur būs tad mūsu nākoša apstāšanās vieta. Tur ir viena ēstuva, arī kas pieder indiāņiem vai vietējiem iedzīvotājiem.
kur mēs parasti mēdzam apstāties un aiziet paēst, atbalstīt vietējo biznesu, un arī ēdiens ir garšīgs. Un stāsts, pastāstīšu kādu stāstu. Šoreiz nebūs, tagad nestāstīšu par kantainajiem kamaziem, tas būs vēlāk. Tagad pastāstīšu citu stāstu. Vispirms pastāstīšu par kravu. Tā, šis to mums ar akmeņiem nometīs. Netrāpīja neviens akmenis, baigi labi, jo pirms tam viens mums iemet riktīgi akmenis tīklā, bet tas normāli braucot šeit, jārēķinās, ka tīklā nebūs pēc tam. Tā ir par kravu. Šī te saucās superkrava. Kāpēc superkrava? Tāpēc, kad armijas kravas tev teorētiski maksā par abiem virzieniem. Tātad šajā gadījumā mums braucot kravu mēs vedam vienā virzienā, kas ir 3 dienu brauciens, kur mēs ļoti apaļiem cipariem runājot saņemam 12 000. Kāpēc superkrava? Vienalga, vai tu dabūni kaut ko atpakaļ vest vai nedabūni, tev garantēti apmēram 2000 pa dienu, kas ir ļoti laba samaksa, un tev nav jāuztraucās. Tātad tu brauc 6 dienas, 3 dienas turien, 3 dienas atpakaļ. Ir super, ir samaksāts par abiem virzieniem. Kāpēc superkrava? Šeit lūk nāk tā daļa, kur reti, bet ir kādreiz, ka tu vari dabūt arī kravu otrā virzienā. Teiksim, lai tev nav jābrauc tukšā. Protams, tā nav, nekad nebūs 12 000, bet ir, kad mēs vedām armijas kravas 24. gadā bija kravas pa 4 000, pa 5 000, kas tomēr kopā summējās un izveido, papildus naudu, vai ne? Bet jebkurā gadījumā, tātad tev pa tām dienām, ko tu esi projām, ir laba samaksa, un tev nav jāuztraucas par to, vai tev būs darbs vai nebūs darbs. Tagad es izstāstīšu par armijas, kā viņš sauktos, tā kā, kā saucās tie, kas atbild par kravu pārvadājumiem, saņemšanu, Nē. Vienalga, man mēlis galā bija, pirms es sāku runāt, un visu nesavākal aizmirsu. Tātad cilvēks, kas atbildīgs par kravu sūtīšanu armijas pusē, par kravu sūtīšanu, saņemšanu. Latviešu valoda ir vārds, ko viņi izmanto Latvijā. Es nezinu, kā tā ir vienalga. Doma tāda. Tātad viņš ir tas, kas organizē, no kurienes kas nāk, uz kurien kas iet, un kur sākās problēma. Tātad jūs īsti redzējāt, ka mums piekabs ir konteiners, un piekabs priekšā mašīna, vai ne? Pēc dokumentiem, jo tur ir kaut kāds vidutājs, loģistika, tā tas vārds bija, tātad armijas puses loģistika, tur tas cilvēks, kas nodarbojas ar armijas puses loģistiku, ir, nav tas asākais instruments. Un kas notika tātad? Protams, šī krava arī mums ir caur vidutāju kompāniju dabūta, un izskatās, ka viņi laikam ir sajaukuši kaut ko vai kā. Bet sanāk tā, ka konteiners jādod 3. februārī un mašīna jādod 30. janvārī. Mēs tagad viņiem zvanām, viņi saka, nē, labāk, lai sūta īziņas, tekstmessage īziņas, jā. Cieņi rutiņas sūta tās īziņas, ar viņu tur tagad runā. Es saprotu, jo tur brauc ļoti daudz mašīnas, un lai viņam nesajūg galvā kaut kas kā, vai vienkārši sūta īziņas, tad viņam tas paliek telefonā. Mēs viņam aizsūtam, ka mums ir tāda un tāda krava, konteiners un mašīna. Bet, ka mums ir 2 dažādi datumi armijas dokumentos. Tātad armijas sūtījuma dokumentos ir 2 dažādi datumi. Konteinerim 3. februāris, mašīnai 30. janvāris. Protams, loģiski mēs viņam prasam, vai mēs to visu varam piegādāt 30. janvārī, jo mašīna stāv piekabē priekšā un konteiners aizmugurē. Jo mašīna nekādīgi savādāk nevar noņemt nost. Jo mums tas nebija zinām tie datumi pirms tam. Un mūsu dispečers arī jau pirms tam teica, jūs varat piekdienu visu vēst. Labi, tas cilvēks mums raksta pēc tam atpakaļ, kāpēc jūs gribat visu vienā dienā piegādāt? Kāpēc jūs negribat mašīnu piegādāt 30. un konteineri 3. februārī? Tātad, cik tu dienas pa vidu sēdēt,
tad mēs viņam rakstam, vēl vienreiz, tā kā mazam bērnam skaidrojam, ka tā krava ir uz vienas piekabes, tātad uz mūsu piekabes, tad mums ir konteiners un mašīna, kas jau viņam tika pateikts. Un arī tika pateikts, ka konteiners stāv piekabes aizmugurē, mašīna stāv priekšpusē. Tad kur būtu loģika tagad viņiem celt nost konteineri, paņemt mašīnu, tad uzlikt atpakaļ konteineri, un tad mums sēdēt tur un gaidīt līdz nākošajai nedēļai, ja? Lai viņi var savākt konteineri. Cik reizes mēs viņam dabūjām skaidrot? Nezinu, ļoti daudz reizes tur tika sūtīts īzīs, un viņš pēc tam atraksta atpakaļ, mums tā kā paredzēts rītā atdot, vai ne? Tas ir piekdienā. Viņš mums atraksta atpakaļ, es jums pirmdien pateikšu, tas ir nākošu nedēļu. Un mēs viņam rakstam, bet piegādes dokumentos rakstīts, ka mašīnai tam Fordam jābūt piekdien. Ko es ar to gribu pateikt? Paldies Kanādas armijai, ka viņi aizstāv Latviju un tur piedalās visā tajā pasākumā. Bet, ja jūsu galā tur kaut kas notiksies, kaut kāds kara darbības vai kaut kas tāds, un jums būs šitāds te cilvēks tur, kas būs atbildīgs par tām kravām un tā tālāk sūtījumiem, un tur būs baigi švaki, jo pirms tam, cik mēs vedām, tur nebija baigās problēmas ar šitiem te. Toreiz, kad 24. gadā. Ir tas, kad ir cilvēku ķēdi. Cilvēku ķēdi, mums nav pat taisno sākari, bet jebkurā gadījumā, tad, kad viņiem mēs aizsūtam kodus, tad katrai kravai savus kodus, viņš redz, kas tā ir pa kravu. Un tas ir pats jocīgāks, ka viņš jau uzdod jautājumus, vai tas konteiners ir pielādēts. Nē, mēs jums sūtam tukšu konteineru. Loģiski, ka tur ir iekšā mantas, ko jūs pārsūtat no Kanādas uz Ameriku, priekš treniņu laika, tad mums tur ir zābaki, brilles un kas tur jakas, cimdi, vienalga kaut kas tāds, ja. Un neviens viņš nesūtīs tukšu konteineru. Un tad viņš jau prasa, vai konteiners ir, tukšs, labi, vienalga. Doma tāda, ka cilvēkam nebija loģiskās domāšanas, viņš nesaprat, mums bija lieliem burtiem jāraksta, ka tas viss ir uz vienas piekabes uzlikts, ka konteiners ir priekšā mašīnai, tu nevar mašīnu dabūt nost, kamēr nav nocelts konteiners. Beigās mēs sarunājam, kad mēs paprasījām, vai jums ir forklift. Jā, beigās tā, jo mēs nekādīgi nevarējām ar viņu neko pilnīgi, tur īstījās tā kā par cienu runāt. Mēs vienkārši prasījām tieši jautājumu, vai jums ir pacēlājs, ar ko nocelt konteineri. Un tad viņam laikam beidzot kaut kā pielēc, kad viņš prasīja, vai jums vajag tikai pacēlāju. Protams, mums vajag tikai pacēlāju, ar ko nocelt konteineri. Tad mēs varam arī nobraukt to mašīnu nost bez problēmām. Un tad beigās bija tā, kad viņš saka, jā, labi, ok, piekdien derēs. Un tad palika tā, ka viņš jau, protams, uzreiz prasa laiku, cikos mēs būsim. Tur arī viņam laikam nav īsti saprašana par to, ka mums jābrauc ir 3000 kilometri un, kā var redzēt, tad ceļi ir ar sniegu, ledu. Un nekad nezinu, kas tev būs priekšā. Plus, iebraucot Aļaskā, svaros, viņi vienmēr grib tev taisīt inspekciju, pārbaudi, kas ir uzreiz, citreiz var pat līdz stundai aizņemt laiku, ka mēs viņam nevaram iedot konkrētu laiku. Un tajos dokumentos tur vēl ir rakstīts, jo jāpiezvana dienu iepriekš, jāpasaka, ka pieņemsim, šodien ceturtdien, mēs piezvanam, pasakam, mēs būsim piekdien. Un tālāk bija rakstīts 15 minūtes pirms ierašanās gala punktā, mēs viņam vēl vienreiz uzzvanam. Bet viņš kaut kā grib no mums tagad dabūt ierašanās laiku. Protams, mēs viņam pateicām, ka mēs būsim piekdienas pēcpusdienā un precīzi laiku mēs pateiksim šodien. Droši vien tagad būsim Whitehorsā, Baltajā zirgā. Tad mēs viņam bet arī mēs nevaram precīzi laiku pateikt. Mēs pateiksim tā, pieņemsim, ok, mēs būsim ap 3 pēcpusdienā. Atkarīgs no ceļa apstākļiem, atkarīgs no tā, vai mūsu svaros apturēs, taisīs inspekciju, kas viņiem ļoti patīk. Vienmēr arī, kā viņi ierauga kaut kādu strangeri, svešinieku, sveši numuri, šitas no Kanādas, šitam davai inspekciju uzreiz taisam vaļā. Taisam, meklējam kaut ko, pa ko piekastīties. Un tad vēl uz robežu. Robežu vēl arī svarīga lieta ir, kur varētu būt kādreiz aizķeršanās, kaut gan mums uz Aļaskas robežas nekad nav bijis nekāds aizķeršanās, viņi nekad arī nav nākuši mašīnas pārbaudīt. Nevienas neaizvainoja,
nevienam netēmēju to personīgi, bet stāsts bija tāds vakardien. Pirms es sāku stāstīt. Es izstāstīšu tādu kādreiz senajos laikos, protams, ļoti daudz bija kantainieku, kamazi, smagās mašīnas, ja, tā klasiskā stila, un viss bija ok. Tagad viņas ir ļoti maz palikuši. Nu, šeit, piemēram, maļaskā mums ir daudz, un, piemēram, oversize kravās, tādas smagās kravās, kur aerodinamika nav svarīga, ja. Tādās vēl joprojām lieto, bet pārsvarā, teiks, kur tiešām aerodinamika ir svarīga, tur ir, nu, cenšas, teiksim, tā izmantot apaļos, bet, nu, par to nav stāsts. Stāsts ir par braukšanas kultūru, vai ne, Ruta? Stāsts ir tāds, ka tie, kas izvēlās braukt ar kantainām mašīnām, viņus neinteresē ne patēriņš, ne kultūra. Nē, tad Rutita pārspīlē. Daļa tātad procentuāli, par cik smagās tāda stila mašīnas palikuši ļoti maz, tad procentuāls skaitlis, procenti no tiem šoferiem, kas ir, ir liels, kam ir tā braukšanas kultūra pieklibo. Kā jau es pirms tam runāju, tātad ir tie no valsts, kur liek galvas ornaments, viņiem sava braukšanas kultūra, ja? Un tad ir šie te šoferi, ne jau visi, bet ir daļa vēl palikuši. Tas pārsvarā gan īstenībā ir tie vecāki gadi gājumi šoferi, ja, kas tur, nu, kas liekas, ka viņi ir tā kā pasaules nabu, viņi visi zina. Un daži no viņiem uzskata, ka zemeslode ir plakana, par to nav stāsts. Jā, par to nav stāsts. Un kāda bija situācija vakardien? Pirms es to stāstīju, es izstāstīšu mani braukšanas kultūru, tāda pirms tagad arī kaut kādu pusstundu atpakaļ es redzēju, man cilvēks aizmugurē mēģina tik garām, viņš brauc man ātrāk, te nav kur apdzīšanas jos, vai ne, te var redzēt, ka ceļš ir plats, vai ne, viss kā, bet nav apdzīšanas jos, ceļš ir brīžam nepārredzams, vai ne, kalni, līkumi. Es redzu, ka viņš man ļoti tuvu klāt, viņš ieslēdz pagriezienu, viņš tā kā rāda man, ka viņš grib iet garām, es cik vien var piespiedos pie maliņas, jā, samazināju ātrumu, uzspiedz bremzītēm, lai viņš redz, ka es piebremzēju, kad es viņam dodu, zaļo gaismu, vai ne? Nu, citreiz kādreiz ar parācīju tur pasaka, vai ne, ej garām un tā tālāk. Šajā gadījumā es vienkārši mazlietiņās piebremzēju, ja, lai cilvēki saprot, kad es viņu laišu garām. Nu, tāda ir mana braukšanas kultūra, un es nekad nevienu neaizkavēšu, pat pieņemsim, ja man tā papildus josla, kas ir, lai man apdzītu, ja, kur es izmantoju, ja man viņa beidzās. Es piebremzējuši, palaidīšu cilvēku, ja es redzu, ka tiešām viņš brauc ātrāk par mani, lai viņš skrien. Man nekas nenotiks, ja es mazliet uz vienām 10 sekundēm mazliet samazināšu ātrumu, lai viņš tiek garām. Tagad stāsts, kāds bija stāsts, vakardien braucam, un tur baigā rinda ir, baigi garā rinda, bija 3 cisternieki priekšā, tādēļ, kas brauc ar 2 cisternām, protams, atkarībā no tā, cik daudz viņiem tur ir iekšā mantas un smaguma un tādā, viņi ir lēni. Pret kalniem. Bija sākrājusies, nezinu, cik kilometru rinda, bet vienalga tas viens no pašiem tiem lēnākajiem nogriezās, un tie 2 ātri aizskrēja, viens kaut kur vēl nogriezās, un beigās es tagad to vienu, kas bija ātrākais no tiem 3 panāca. Normāli es redzu kalnā, viņš knapi valkās. Es viņu esmu panācis, viņš, protams, ka redzēja, kad es viņam esmu aizmugurē, kad es, tā kā labprāt viņam iet garām. Tad tur sanāk tāds taisnīgs gabals, kur ir kalns uz leju iet, un tad kalns iet augšā. Tad apmēram kilometrs vienā virzienā lejā un kilometrs augšā. Taisnīgs gabals ar pārtrauktajām līnijām, kur droši var apdzīt, nekāda problēma. Nu, es tagad iešu viņam garām, jo viņš kalnā augšā, tur es nezinu, viņam bija 60 ātrums vai ko, un es viņu biju noķēris un iešu garām. Es redzu pretīm mašīna kalna otrā pusē, tad apmēram 2 km. Nu, 2 km pietiekami liels gabals, lai es apdzītu. Pat, ja viņš uzkāpja ātrumu, uzkāpja līdz 100 km/h, kur bija atļautais 100. Es tāpat viņam aiziet garām. Kas notika šajā situācijā? Viņš vienkārši, viņam bija gāze grīdā, viņam neinteresēja to, kas viņam esmu blakus, kad es, viņš bija tā kā ceļa karalis, kad man vienalga, es braukšu, kā es gribu, es zinu, ja būtu avārija, tad lielākā daļa vainas būtu manī. Bet ir tāds punkts rakstīts, es precīzi nemācēšu viņu citēt, bet tur bija rakstīts kaut kas par to, ja tev kāds sācis apdzīt,
tev nav tiesības palielināt ātrumu, teiksim, traucēt pabeigt apdzīšanas manevru, jā, kaut kā tā tad bija. Un es tagad eju garām viņam, baigi lēnām iet, tad es domāju, kas man mašīnai kaut kas nav, skatos spidometrā 145, vismaz pedāls grīdā 145 ātrāk mašīna iet, un es viņam knapi tiku garām. Un, diemžēl, jā, tai mašīnai, kas bija pretīm nāca, tai bija, diemžēl, mazliet jāpiebremzē. Protams, tas ar to savu kantaino mašīnu tur tauri pūta un droši bija ļoti dusmīgs. Protams, man nebija laika paskatīties, kas tur sēž pēc stūres. Es domāju, tur noteikti bija cilvēks tuvu 60 gadiem varētu būt. Jā, diemžēl baltā ādas krāsa. 60 gadiem, jā, tie, kas ir palikuši, kas par ācijām šausmīgi bļaustās, visus vienmēr tur nozākā, jā, un tie arī uz ceļa bieži vien, ne jau visi, bet ir daudz. Ļoti, jā, apmēram tā, es te braucu, man vienalga, tev te nav jādzen, jo es braucu maksimālu ātrumu. Nē, tu redzēji, es tev biju jāstē jau, cik jau kilometrus tev sēdēju. Problēma ir tāda, ka viņš nebrauc, viņš bija smags, viņš brauca knapi kalnā uz 60. Jā, viņš knapi tiek. Bet viņiem ir problēma palaist garām, ja redz, kad viņš iet lejā. Jā, viņš ir ieskajies. Un arī šajā gadījumā viņš būtu paspējis, viņš kalna sākumā būtu vienkārši nebēgs virsū gāzi. Tu redzēji, ka es vēlos iet tev garām. Kaut arī viņš būtu devis gāzi virsū 100, 110 vienalga. Beigās viņa ātrums bija ap 130, es 145 knapi tiku garām. Protams, kas nav atļauts, tas ir ātri, bet šajā situācijā man tur vairs nebija. Nē, ja es to būtu zinājis, ka viņš ir tāds cilvēks, es nekad viņu nebūtu zinājis. Tāda suga, jā, tā kā Rutīns saka, jā, egoisti, jā, viņi ir daļa no viņiem ir šausmīgi egoisti, jā. Jā, kur pretīm īstenībā šeit, Aļaskā, jā, braucot uz Aļasku caur Yukonu Aļasku, kur īstenībā ir ļoti fantastisks šoferi, arī ar kantainējiem, kā jūs zināt, ļoti daudz kantainē brauc. Cilvēki palaiž viens otru, cilvēki par ācijām, tur saka, tur tev pirms no rīta mums viens par āciju saka, jūsu pusē būs aļņi, ja? Es uzmanīgs. Vai pirms būs bizoņi tur uz ceļu pēc tik un tik kilometriem, kur visi, tā kā mēs lietojam kopīgi šo ceļu un būtu forši, ka mēs arī tā arī, kā sacīt, jāsaka, palīdzēt viens otram, nevis viens kaut kāds piekāps no rīta izkāps no gulca kreiso kāju un tagad viņš iedomājās, ka visa pasaule ir pret viņu, jā, un ka viņš tagad nevienu garām nelaidīs, jo viņš brauca kantaino mašīnu un viņš tur ir boss visai pasaulē. Egīli, neņem ļaunā, tas nav uz tevi tēmāts. Tas ir normāls čeks. Mums tā ir bieži vien, ka tie, kas brauc pie kantainām mašīnām, vienmēr viņš kaut kas neapmierina, viņa lamājās un nesmukiem vārdiem runā un uzskat, ka tiešām pasaules karaļi. Jā. Viņš te neies prom, jā? Viņš iekrīt sniegā. Iekrīt sniegā. Tāpat kā es. Netek pārmalē. Tālūk, tojamies Teslinai. Reku var redzēt jaunais tilts blakus šo te tiltu. Kad viņi sāka, kad mēs 24. gadā braucām, tad viņam sāka likt tos betona pamatus. 24. gada, jā, februārī, un tad 24. gada septembrī, kad mēs braucām, bija jau kaut kas bija jau sākts likt arī tilta daļa, kā var redzēt, izskatās, ka viņš tojās uz beigu galu. Droši, ka nākošu gadu varētu būt pavasarī, varbūt pabeigs, jo pats tilts izstās, vienīgais nav nokrāsāts. Uzbraucamās daļas laikam, man liekas, nav sataisīts, jā, to viņi varēs redzēt. Jā, reku, tad uzbraucamā daļa nav uztaisīta. Rekur pa labi būs tas slavenais benzīntanks, ēstuve. Tas tilts tik jocīgs, tagad čūpojās laiku. Tā, cerams, ka viņš ir vaļā, ka viens jau kamas tur stāv. Ir vaļā, jā? Reku, viņi no jumta tīra sniega nost. Šis te ir tas restorāns. Man tā kamera aizgriezās projām. Kas tas ir? Tā reku ir tas smalkais restorāns. Tur mēs iesim ēst. Tad mēs kaut kur noliksim mašīnu šitā te pa viduci. Blakus šitai mašīnai.
Un, kā sacīt, jāsaka labu apetīti, ja mēst. Pastāst, kas mums te ir? Kas te ir? Zivs ar salātiem. Zivs ar salātiem. Zivs Un kas man ir? Zivs ar kartupeļiem, citroniņu. Protams, majonēzīt. Ļoti garšīgi vienmēr. Rutiņ, kas jāsaka pirms ēšanas? Labu apetīti. Paldies. Tā, ātri fiks iemetīšu kartē. Re, kur ir Vatsonlaiks, tad šodien tur. Tā bija pirmā civilizācija, kur bija telefona sakara un tā tālāk. Tad mēs aizbraucām līdz Teslinai, kas lūk ir šeit. Ja var redzēt, es ceru, ka var redzēt. Tur bija, kur mēs ēdām, ja, tur arī bija, teiksim tā, 10 minūšu rādījus, nav pat nebija 5 minūšu rādījus, ap šo vietu bija zona telefonam. Tagad mēs esam Whitehorsā, Baltijā zirgā, un tad mēs brauksim līdz šīniem. Tos priekš tur ir, kā viņš saucās, Ruta, kā viņam bija vārds? Destruction Bay, tātad iznīcināšanas līcis vai kaut kā tā viņi tur sauc. Tiešais tulkojums. Jā, tiešais tulkojums. Un tad no šejienes praktiski līdz Hainas Junction šitam te krustojumam, te praktiski visu laiku būs zona pa bišķiņam, pa ceļam kaut kur pazudīs pēc Whitehorse, kur mēs tagad esam. Tie, kam nogriezīsimies, te vēl braucot augšā kalnā būs zona, bet nu pēc tam tālāk tur nebūs. Tad tajā Destruction Bayā būs atkal, tur mēs dažiem paliksim pa nakti, un tad rītdienā jau mums vairs paliks tikai cik 6, ne 7, ne 8 stundas, laikam tā bija. Ir 30. janvāra rīts, tikko pametām Destruction Bay, un, lai saprastu, kāda ir mūsu diena, tad vakardien vakarā beidzām braukt vēlu. Cikos tas bija? Kur ap 10 vakarā, un tagad ir pēc mājas laika būtu cik 8 no rīta, ja? Nu vienalga. Tādā ziņā tādā tumsā beidzas braukt, tumsā sāk braukt, un tālāk izskatās debesis. Jā, tā tad vakarā beidzam braukt ar mēnesi, no rīta sākam braukt ar mēnesi. Protams, tuvojoties polārajam lokam, dienas paliek īsākas un tumšākas. Pēc 2 stundu brauciena esam nonākuši pie Kanādas robežas, kas šajā gadījumā ir ļoti interesanta lieta, dēļ tā, ka viņi atrodas nevis blakus Amerikas robežu punktam, bet 30 kilometrus projām Kanādā iekšā. Tā kā. Ja visur pārējās vietās, kur mēs čērsojam robežu, tur ir viena otrai blakus, tieši uz robežu līnijas. Tad šajā gadījumā Kanādas robežu punkts atrodas jau 30 km iekšā Kanādā. Kur pretīm Aļaskai, jā, Aļaskai ir robežu punkts tieši uz pašas robežas. Tā, kā ir redzams, mēnestiņš čigāniņš vēl joprojām karājās pie debesīm, kaut gan pulkstenis jau ir 10 no rīta pēc vietējā laika. Vakardien, jā, mēs vakarā beidzām kaut kur, man liekas, ap 10 vakarā pēc vietējā laika braukt. Un tad es ķēros klāt pie video līmēšanas par tiem kemperiem, medaļām un diplomiem. Kas, nu, tas ir gan pārnestā nozīmē tās medaļas un diplomi tiem, kas to nesaprot, ja? Un, jā, tas man aizņem kādas 4 stundas. Diezgan ātri sanāca, bet, nu, tas tā vienkārši pa fikso sametu kopā. Un, jā, tad mēs cēlāmies, cikos mēs sākām, mēs pēc vietējā laika uz 7 sākām braukt, jā. Tagad reāli, bišķi pēc 7, jā, reāli es dabūju pagulēt kādas 5 stundas. Šeit, lūk, ir slavenā Aļaskas zīme. Tad ir nobraukt 30 km no Kanādas robežu punkta. Un šeit te augšā uzbraucot kalniņā, ja mēs tiksim augšā, tad bišķiņ ledus ir. Es ceru, ka mēs tiksim augšā. Welcome to the United States of America. Kā es dzirdu, telefons man saka, Continue on Alaska to north for apsveic 125 mani ar ierošanos Amerikas Savienotajās valstīs.
tā izstāsta, ka uz robežu punktu mums nebūs neko baigi jāgaida. Vienīgais te ir tā kā vecajā labajā seriālā Border Town, te ir jāiet iekšā robežu punktā pašam. Pie tevis te neviens ārā nenāk. Vai te arī nav, būdiņas, vai ne, pie kuras parasti mēs apstājamies. Tā kaut kā. Bet, tālāk laikam nedrīkst filmēt, tā kā to arī mēs beidzam šo pasākumu. Esam tikuši cauri robežai, visi dokumenti viss bija kārtībā. Cik mums tas aizņēma tur? Iet iekšā 3 minūtes, 4 minūtes, vienalga, jā. Tagad oficiāli esam iebraukuši Amerikas Savienotajās valstīs, štatā ar nosaukumu Aļaska. Un tā, cik mums līdz galam palicis, ko braukt, to apstīsimies. Man liekas, ka apmēram 5 stundas līdz gala punktam. Pagaidām mums parāda, kad uz 1:40 mēs varētu būt tur galā. Protams, mēs stāsimies ēst vēl. Droši vien, ka mums būs jābrauc svaros iekšā, un tur būs varbūt jāaiziet ar pušiem jāparunājas, bet visam vajadzētu būt kārtībā. Redzēju, ka Latvijā atkal bija ažiotāži par smidzināšanu lidmašīnām. Reku, Aļaskā, reku vēl sliede palikusi. Arī kaut ko smidzinājuši noteikti. Te var redzēt, reku koki tādi aizdomīgi balti, vai ne? Tādi citur nav, šitik balti koku nav citur. Ceļš balts, vai ne? Es domāju, tas ir tur tiešām tā lidmašīna kaut ko smidzinājusi ārā, jā. Labi, ka mēs sēžam mašīnā, mums jumts ir galvas, tad mēs arī būtu tādi balti nosmidzināti. Melnciņi ar kaut kādiem nanočipiem vai kas tur, ko viņi tur smidzina. Uzmanieties cilvēki noteikti, ja jūs redzat šāds sliedas debesīs, jā. Lietus sargu ķīberi vai, nezinu, kaut ko, varbūt pelcepuri vēlkam virsū, varbūt vispār ārā nejaunam mājas, jā. Tur toši smidzina ritīgākie špricētāji visu laiku. Visiem, kam bērnībā bija deltiņas, mopēdi deltiņas, ir viegli atcerēties šīs vietas nosaukumu, jo šī vieta saucās Delta Junction, Latvijas tulkojot būtu Deltas krustojums. Maziņš miestiņš, kas savieno Ankaridžas ceļu, kas tas bija, kā tu otru ceļu sauca? No kurienes nav kā sauc? Toks, ja? No Toka un tad aiziet uz Fairbanks, jā, tas tā kā savienojums no 3 devas pusēm ar nosaukumu Delta Junction.
Nu, sanāca tā, kā sarunāts. Mēs bijām domājuši, ka mēs būsim vieni paši, bet atbraucam vēl 3 tie, kas bija konvojā, kurus mēs apzinām, tie arī bija klāt. Un tad vēl viens atbrauc, protams, cik mums pagāja vairāk kā stunda, kamēr tu dokumentus nokārtoji, lai tiktu armijas bāzē iekšā. Pases biju, kas tur vēl tur, ko tur, kas tur prasīja. Nu, un tad, tā kā visiem dokumenti nokārtoja, tad rekutā mēs arī visi te rindiņā, kā viņi saka, konvojā braucam, mūsu pavadonis pa priekšu, kas mūs pieskata un ved uz nokraušanās vietu. Un tā nu arī beigsies šīs kravas piegāda. Veiksmīgi beigsies. Nu tālūk, mēs pamatam šīs viesmīlīgās armijas telpas. Kanādieši mūs uzņēma ļoti, ļoti laipni. Bija daudz sarunas par Latviju, jo tas bija ģenerālis vai kas viņš bija. Nu, katrā ziņā viens no kaut kādiem vadošā personāla. Un, jā, kad viņš brauks, viņš Latvijā 2 reizes bijis. Jā, un kad viņš šogad arī brauks. Ļoti daudz reizes bijis. Jā, un šogad, kad viņš brauks? Aprīlī un septembrī Jā. vēl 2 reizes brauks. Vēl 2 reizes brauks uz Latviju. Jā, viņam ļoti, jā, viņam patika. Kas viņam patika? Kā tu ēdienas? Maizes kārtojums. Maizes kārtojums, jā, viņam pat tas palika atmiņā, ka tas ir tas labākais. Kartupeļi frī Latvijā. Kartupeļi frī, jā, nesot labi, jā. Nu, mēs teicām, tas nav latviešu ēdiens, starptautiskais, jā, nu, kad par to mums nevar piesvietīt. Es teicu, kartupeļi, jā, kartupeļi, vienkārši kartupeļi. Vienalga, 3 smagas dienas nostrādātas. 12 000 gandrīz nopelnīti. Jāaizved sieviņa uz restorānu, vakariņās, jāpalutina. Nu labi, tā kaut kā. Laižam. Sieviņai tika apsolīts restorāns. Restorānā esam klāti pie restorāna. Restorāna nosaukums Pagoda. Pagoda. Mēs esam iekšā, skatīsimies, ja mēs par tur tiksim. Viss tās mašīnas. Tā skaļas tieši šodien sviņo. Short week, jā. Nu, tur dzert arī var? Nē. Jā, tā, uz kur pusi mums jāiet ir. Jā, redzēt, rakstīts Pagodā. $20 rekord. Super, ejam iekšā. Tā, ievedām sieviņu smalkajā restorānā. Un es redzēju ļoti, ļoti dārgu ēdienu, $51. Amerikas dolāri. Cepta pīle $51 maksā. Amerikas, tas būtu kad 70 Kanādas dolāri. Šausmas. Un sieviņa, ko tu pasūtīji? Es nezinu, kaut kādu. Sieviņa nezinu, ko pasūtīja. Es pasūtīju, ko man pasūtījām? Makaronus ar garnelēm, kā vienmēr. Garneles ir vislabākais. Labi, gaidīsim, ka mums atnesīs. Te mums ir dārgs ūdens smalks ar ledu iekšā. Gaidām. Viņai ļoti, ļoti smalks ēdiens. Kas tev tur ir rutiņā? Kas smalks sāli. Tas ir rutāk Dievs. Pasties man, kas ir garneles. Rutē kaut kas sarkas ir īstais ļoti smalki un dārgi. Tā ēdīsim pagaršos. Garšīgi? Saki kaut ko. Ruts saka ļoti garšīgi. Labu apetīti visiem. Tātad, kas tas bija par restorānu? Tas bija ķīniešu restorāns. Ķīniešu restorāns Pagoda bija ļoti, ļoti garšīgi. Pat man garšoja. Par cik ļoti tas izlepis, bet man pat garšoja. Cik mums tas izmaksāja kopā? 64. 64 Amerikas dolāri, tas būtu rupi reiķināt. Nu, bišķiņ pār 80 priekš 2. Nav nekas traks, jā. Jā, nu dzeram nav 10%. Jā, bija ļoti, ļoti garšīgi, mums patika. Bija ļoti draudzīgs. Un ko mēs tagad teiksim ar šo te visu? Ka šis stāsts arī beidzās ar to. Šeit var atgriezties, tas bija garšīgi. Jā, tas bija garšīgi. Mēs atgriezīsim. Tad šis stāsts beidzās un kas būs tālāk? Nezinu, es nelasu tavas domas. Jā, tad mēs brauksim mājās, brauciet būs tukšā vai ne? Jā. Bet tas paliks cits stāsts. Bet intrigai, kas būs? Intrigai droši vien būs karstie avoti. Tas nevis būtu interesants gaidīt nākošo sēriju. Tā. Tad noslēgums ir kāds 3 dienas, 3 garas dienas, 3000 kaut kādu kilometru, $12,000. Vienmēr
Vienmēr vedīsim armijas kravas, vai ne? Tās pašas labākās. Vai visiem čau, paldies par skatīšanos un līdz nākošajai reizei.